Jā, zinu. Parasti ir tā, kad atbrauc uz jaunu trasi, ir tāda sajūta, zin, ka jāaiziet izlošņāt visu, un tu nezini īsti, uz kuru pusi jābrauc, kur ir boks, kur ir tas. Šitajā te taisnai. Es vakarā setos kaut kā 150 nafīgi lidojas trases ar tiem betoniem pa starp. Kā tāda sajūta, ka atbrauc ar vienkārši uz mājām. Tev varēs tā atvilkt johaidī. Bet es domāju, ka ejam pakaļ skūtrim, jo te mēs, kamēr mēs aizčāposim, tad paies pusdiena. Diezgan bombīgi. Es reāli esmu bijis. Gribējos atbraukt uz jaunu trasi, zin, kā tāds new impressions un viss kaut kas tāds. Nekas interesants. Tagad notiekās tehniskā komisija. Šitos čaļus es redzu pirmo reizi, zinu, kā Igaunijā jau mašīna plus mīnus zina. Šitie čaļi ir, karoči pirmo reizi viņi raž to mašīnu, tā kā redzēs, kur viņi izdomās. Reāli daudz. Zin kā, ja viņi ir tik daudz jānāk ar pretī, normāli daudz veču pretī, negramsties gan maniem caurumiem. Ko? Godīgi sakot, izmērs, tas ir tikai stereotips. Nav galvenais izmērs, tas ir funkcija, tas galvenais. Nu, viņiem ir pa īsu. Nu, nezinu, man liekas normāls. Godīgi sakot, es esmu ļoti pārsteigts, cik nenormāli krūtā viesnīcā mēs esam tikuši, jo pirmkārtām te ir baseins, otram kārtām te ir pirts, trešām kārtām uz jumta džakūzī, ceturtajām kārtām mums istabā ir pirmais pleisis. Palielam mēs šobrīd braucam uz trasi, nobrauksim 2 treniņu sesijas, nu kāds lēnām ātrām, ar pro-riepu lēnām nesanāk. Tad jau ir kvalis, un tad vakarā atkal jābrauc uz viesnīcu un jāizbauda visas tās privilēģijas. Palielam, jā, būs bišķiņ jāiesvist. Nu, man atgādina to street laiks, vai ne? Kad tu pasies uz visām pusēm un visur stāv vienkārši nenormāli krūt braucēji. Tā kā jā. Mēs nobraucām pirmo riepu pāri. Pirmajos 2 braucienos trasa vēl bija slidena, tādēļ man diezgan dramatiski purnu izstūma ārā. Bet tagad jau pēdējā braucienā bija kaut cik ok, sapratu, kad iemetienā jāmetās ar 4. savādāk ir baigajā redlainā, kā arī jāpierot pie tā, ka kārdānam mums tagad ir cietais krustiņš un tagad uz braudu robos. Es sākumā nedaudz nobijos, jo skaņa bija ļoti metāliska un stingra. Manuprāt, viss būs čikaniekā. Tagad tikai jāiebraucās, jādabū konkrētais setups, spiediens un tad jau jāmaus līdz galam.
protams, ka tā saka visi. Kopumā esam parādījuši ļoti labu sniegumu. Otrajā braucienā mums bija 93 punkti, pirmajā 89. Pirmajā braucienā nedaudz nesagāju, jo es ieskainā jūtu kaut kādas dīvainas skaņas no aizmugures, un es nemeklēju excuses. Jā, es bišķi sapījos, bet kopumā pēc tam arī trasē kaut kur sašos. Nu, kroči, pirmais brauciens bija tāds savu. Otrajā braucienā es domāju šūtot higher, dabūt daudz labāk rezultātu, un tieši tā arī bija, es dabūju 93 punktus. Tad bija tāda sajūta, ka varēja vēl bišķi labāk, jo vienā līkumā es nedaudz nomīzu. Es laikā neatvēros vaļā, ja mēs rīšu to izlabosim, vienkārši izbūs bomba. Pabraucām ar Edžu, pabraucām ar kaut kādiem random somiem, bet jā, pa lielam ļoti izbaudīju šo dienu. Ejam peldēties, izbaudīt vakaru, rītīgi piesties, lai dabūtu ēdienu narkos, lai es naktī varētu pagulēt, un tajā mācam rītā. Jā, es tā kā nedaudz pārņemu Daniela vlogu. Kvalifikācija vakar ir nobraukta, viss izstāstīja labi, mašīna strādā, Daniels ir priecīgs, bet mums ir nedaudz problēma. Mēs paņēmām līdzi 32 riepas, 32 Zestino. Mums šodien ir palikuši tikai 16. Tas nozīmē to, ka mums ir jāatstāj pietiekami riepas gonkai. Mums ir 3 stundas ar treniņiem, brauksim gan jau tikai bišķīt uz pašām beigām. Redzēsim, kā saliekam stratēģiju. Man liekas, ka būs tīri forša diena. Un skatāmies tā, kā mums iet. Un vēl tā ātri, ja tu esi ticis tik tālu līdz šim video, uzspied to like pogu. Tas mums ļoti palīdz mūsu YouTube algoritmam un palīdz mums turpināt taisīt šādu saturu. Šodien jātais drive it like you stole it. Tagad mēs pabrauksim treniņus. Diemžēl mums nav baigi daudz riepas, jo vakar mēs nokurinājām vesels 16 Zestino. Tā kā šodien būs diezgan ekonomisks treniņš, bet diezgan pietiekami iebrauktos. Top 32 mums ir Bairants, top 16 mēs vēl nezinām, par ko jābrauc. Un tā jau top 8 ir pret mani čomiņu, Ilha Rītanen. Tā kā, manuprāt, diezgan labi iespēja un diena, perfekta diena, lai viņu beidzot izliktu. Tā kā ejam trenēties un ceram uz to labāko. Vakar nokvalificējamies otrajā vietā, tādēļ top 32 mums ir Bairants, top 16 mums jābrauc, bet šito te čali. Pret to. Jā, bet jā, pa lielam tagad mums ir top 16 parāda, izējam parādi un jā, te jau skatāmies tālāk. Viss vienos mākoņos Johaidī ir ārā. Vai būsim pirmie letiņi parādē. Kaut kādu karogu tur nes līdzi. Bļāc, viņam tā pakaļ ir īsa, vai ne? Un tur tā buferi ir ritīgs crashbārs. Tur nevar līst apakšā. Es domāju, ka tur ir spēks, kur var palīst. Johā! Domāju, dzirdēju.
motherfuckers! Mums jābrauc pret Juhu Ritanenu. Kā lai to parāda? Šitā skaitās, ka es viņu uzvarēšu? Vai? Ne, šitā? Mums jābrauc pret Juhu Ritanenu, kurš ir bijušais Driftmasters Eiropas čempions. Tā kā viņš jau man ļoti labi pazīst. Viņš jau pazīst man tas, ka es esmu vienkārši traka vāveri, kad man jābrauc pret viņu, ka es pilnīgi mašīnā sēžu un šitā gratos. Vienkārši ejam gatavoties un cerams, ka vienkārši mēs rītīgi skatāms brauciens, vienkārši jānoprasēju šitīgi. Ja taisīs sūdzi, tad tu parādīsi, kur ir viņa vieta. Urvis mēs mākam mainīt, un MacGyver arī. Man vajag iet tajā savā zonā tagad. Bet īstenībā teorētiski, man liekas, tā ir ļoti laba ideja biznesam. Mēs varētu uztaisīt kaut kādu engine, kurš vienkārši visu laiku ražo fake profilu. Viņš visu laiku ražo fake profilus un posto nūdus. Un tad tur ir kaut kādi miljonus tādu konti, un viņi pārņem, piemēram, Instagram. Un tad Instagramam jāmaksā konkrēti naudas summa, lai mēs to beidzam darīt. Reverse OnlyFans strategy. Tāds. Kā viņš var tik daudz zina vietā? It was a new car and now you broke it. To man Juha teica pēc tā kontaktiņa. Bet lielām prikals ir tāds. Es braucu pret Eiropas bijušo čempionu, vai ne? Es jau uzkurināju, es domāju, nu nevar būt, nu viņam jābūt reāli ātram un vienkārši jāatrabo vienkārši visu maksimāli. Un to es ļoti veiksmīgi darīju, bet tā kā līdz baunsē, ne, ka viņš arī reizēm mērts vienkārši tas vidū izmest kaut kāds cenkurus. Jā, es to nebiju gaidījis, varbūt es pārāk strauji ielec, bet es domāju, ja viņš būtu atvēries, tad viņš būtu sagājis, bet es vienkārši to negaidīju. Bet, zini kā, viņš jau neko ļauj nedarīt. Tā ir diesel area, kā šis tekstoja kaut ko bišķiņa ātrāku un labāku. Bet, jā, kopumā tas bija ļoti liels gods uzbraukt pret viņu. Es arī uztaisīju prikalu, ka es aizgāju viņam uz mašīnas tajā vietā, kur mums bija kontakts. Es uzlīmēju sev uzlīmīti. Ja tev patiks šis video, noteikti uzspied laiku piefollowo. Jums tas nemaksā neko, bet mums tas maksā ļoti daudz. Un tas arī savā ziņā attaisno šī te Renāriņa nakts darbus, ko viņš nedēļā montē visu šitos YouTube video. Tā kā, jā, uz šitās te pozitīvās mūzikas. Vācijā mums beidzās. Kas tur bija pa mūzika Vācijā? TikTok on the... Jā, TikTok on the clock. Tad šoreiz ir Thunderstruck. Tā kā tiekamies nākamajās gonkās.